Pasaka Pinokio. Reiz dzīvoja vecs galdnieks, kuru sauca Džepeto. Vīrs vienmēr bija gribējis sev dēlu, taču viņa vēlme nebija piepildījusies. Kādu dienu galdnieks izgatavoja koka lelli un deva tai vārdu Pinokio. Tad feja nolēma palīdzēt vecajam vīram un iedvesa lellei dzīvību. Nākamajā rītā Džepeto teica Pinokio, ka tagad viņam būs jāiet skolā, lai daudz iemācītos. Taču ceļā uz skolu puisens satika divus blēžus, Lapsu un Kaķi, un tie viņu pierunāja doties uz cirku. Cirka īpašnieks ļoti nopriecājās, kad ieraudzīja Pinokio un uzaicināja viņu piedalīties izrādē kopā ar pārējām marionetēm. Cirka īpašnieks samaksāja Pinokio veselas 4 monētas. Par cirkā nopelnīto naudu Pinokio gribēja nopirkt Džepeto mēteli. Taču ceļā zēnu panāca Lapsa un pārliecināja, lai tas dodas viņai līdzi. Lapsa apgalvoja, ka tā zēns iegūs vēl vairāk naudas. Lapsa un Kaķis aizveda Pinokio uz mežu, piesēja pie koka un atņēma viņam monētas. Kāpēc es nepaklausīju tēvam? Žēlojās Pinokio. Zēnu izglāba feja. Viņa atveda puisēnu atpakaļ uz mājām un piekodināja, lai turpmāk Pinokio katru dienu iet uz skolu. Pinokio apsolīja, taču nākamajā rītā atkal ļāvās kārdinājumam. Kopā ar citiem bērniem un cirka īpašnieku viņš devās uz rotaļu zemi. Tur neviens nemācījās, tikai rotaļējās un drīz vien gandrīz pārvērtās par ēzeļiem. Pēdējā brīdī Pinokio izglābās un peldēja pāri jūrai uz mājām. Te pēkšņi viņu aprija valis. Tas tik bija pārsteigums. Vaļa vēderā zēns satika veco galdnieku Džepeto. Nevarēdams sagaidīt savu Pinokio, bija uzbūvējis plostu un devies jūrā zēnu meklēt, bet nonācis tieši vaļa vēderā. Pinokio nenobijās, viņš sagaidīja nakti, kad valis bija aizmidzis ar pavērtu muti. Zēns uzcēla veco galdnieku sev plecos un iznesa viņu ārā. Abi veiksmīgi nokļuva krastā un atgriezās mājās. Feja piedeva Pinokio viņa nepaklausību. Par drosmi, ko koka puisēns bija izrādījis, feja pārvērta viņu par īstu zēnu. Pinokio nekad vairs nemeloja un dzīvoja laimīgi kopā ar Džepeto. Ja gribas dzirdēt vēl kādu pasaku, piesako kanālam.